Šorīt mūsu ciemos ir plastikas ķirurgs Ants Ģīlis. Mēs runājam par tēmu Mommy Makeover. Mēs jau vakar šo tēmu iesākām. Kādi ir galvenie riski un komplikācijas, kas var būt saistītas ar šo procedūru, Ants? Viena daļa ir katras operācijas specifiskie riski, kas krūtīm ir savi, vēderiem savi, tauku atsūkšanai savi. Protams, jārēķinās, jo vairāk šīs lietas tiek kombinētas vienā ķirurģiskās iejaukšanas reizē, jo pēcoperācijas periods var būt ar drusku lielākām īpatnībām un drusku ilgāks. Pēc jebkuras no operācijām jārēķinās, ka būs kaut kādi zilumi, būs kaut kāds uztūkums, un jo būs kompleksākas un kombinētākas manipulācijas, jo ilgāks būs pēcoperācijas periods, kas liks manīt, ka ir kaut kas darīts ķermenī. Varbūt kaut kādi diskomforti, kaut kādi jušanas traucējumi. Riski, kas ir ķirurģiskie, protams, ir asiņošana pēcoperācijas periodā vai dzīšanas īpatnības. Šos riskus mēs mazinām līdz absolūtam minimumam. Pirmkārt, saudzīgi veicot operācijas, otrkārt ņemot uz operācijām cilvēkus, kas ir izmeklēti, un mēs esam droši, ka viņu ķermenis labi reaģēs uz mūsu ķirurģiskajām darbībām. Paldies arī, ka tu pabrīdini par tiem riskiem, ka tas nav tāds vienkārši pasākums. Cik ilgs laiks būs nepieciešams starp konsultāciju un pašu operāciju? Kāda tā procedūra? Atkarīgs, kurā brīdī tiek veikta konsultācija. Ja, piemēram, ir ļoti lielas grūtniecības atstātās izmaiņas, mēs pacientu varam konsultēt arī krietni ātrāk par 6 mēnešiem pēc zīdīšanas pārtraukšanas, lai viņi saprastu, kāds būs tas ceļš, kā viņi tiks pie tā ķermeņa, par ko sapņo. Un attiecīgi būs jāpagaida, lai ir pagājuši pilni 6 mēneši pēc zīdīšanas. Bet savādāk starp konsultāciju un operāciju, ja mēs viņu varam veikt, parasti līdz 2 mēnešiem ir. Paldies tev! Radio Sky.